Ģimenes studija katru darba dienu no 3 līdz 4. Labdien! Sveicienu no raidījuma producentes Sants Laugas, skaņu operators Natālijas Petersons un no manas raidījuma vadītājs Mairitas Znotiņas. Vecāki sajūsminās par dažādiem savu bērnu attīstības posmiem, brīdi, kad mazais atbild mammai vai tētim ar smaidu, spēja kaut ko satvert, tad vēlāk sāk rāpot, stutējas uz kājelēm, bet, manuprāt, īpaši sajūta pārņem, kad mazais sāk runāt. Tas, protams, nenotiek tā uzreiz, hops, un runā. Tas notiek lēnām, no sākuma skaņas, tur zilbītes, tad jau vārdiņi un visbeidzot teikumi. Un tāpēc šodien mēs kopā ar studijas viešņām pārspriedīsim, kas tad būtu jāzina vecākiem, lai viss šis bērna runas attīstības posms notiktu tieši tā, kā jānotiek, un lai mēs jau skolas laikā varētu priecāties, cik mazais pareizi, skaidri runāt, cik viņam bagāta valoda. Mūsu studijā šodien ir logopēde Ilona Salna, arī Latvijas Universitātes profesors speciālajā pedagoģijā un logopēdijā Sarmīte Tūbele, un arī psiholoģe Anda Suharevska. Un vispirms jājautā, kā tad ir palīdzību vecāki pie jums, acīm redzot, vispirms pie logopēdēm meklē aizvien biežāk? Tā varētu teikt. Nu, varētu teikt, ka vecāki gan meklē šo palīdzību biežāk, gan arī bērniem šo problēmu ir vairāk un biežāk sastopams, diemžēl. Izskaidrojumi? Nu, izskaidrojumi ir daudz un dikti. Tas ir tāds, nu var teikt tāds, tas iemesls ir vesels kokteils, tas nav nekas viens. Tā ir pārtika, tas ir mūsu stress, un vēl to rindiņu mēs varētu turpināt dažādas jau iedzimtas kaitas un tās lietas, bet tā statistika ir tāda, ka pat laban ir apmēram 30% pirmsskolas bērnu un arī sākumskolas bērnu, kuram to logopēdu palīdzību noteikti vajag. 1/3 daļa? Jā. Mēdz būt pat vairāk, bet tas tā pavisam piezemēti sakot, bez 30% nekādi. Mēs turpināsim pēc dažām minūtēm. Mūsu studijas viešņas tātad logopēde Ilona Salna, Latvijas Universitātes profesore speciālajā pedagoģijā un arī logopēdijā Sarmīte Tūbele un psiholoģe Anda Suharevska. Un mēs šodien par mūsu bērnu valodu, ko mums vecākiem darīt, lai mūsu bērni runātu ne tikai pareizi, arī lai viņiem būtu bagāta valoda. Protams, jūs kā vienmēr varat mums zvanīt un jautāt tālruņa studijā 6722 888 un 6722 5599. Ja jums ērtāk, varat arī rakstīt uz mūsu mājaslapu www.latvijasradio.lv ģimenes studijai vai arī ģimene@latvijasradio.lv. Bet mēģināsim tā pa posmiem saprast, kurā brīdī tad bērnam tā valoda sāk veidoties, un man atklājums, ka tas notiek jau mammas puncī. Nezinu, 6., 7. mēnesis, vai kurš nedēļas. Tas ir? Tieši 20 nedēļas, kad bērns jau augurs, vēl kaut ko jau dzird. Viņš dzird mazliet izkropļot šīs skaņas, bet tomēr tā mammas runātā valoda viņā iesēžas. Viņš dzird, viņš klausās. Jā. Tas nozīmē, ka mammai jau šajā periodā par to ir jādomā un ir daudz jārunā, vai? Nu jā, ar to daudz ir varbūt ne tik daudz, cik pareizi, skaidri un saprotami. Arī tad, kad bērns ir mazs, varbūt viņam tur ir vēl tie mēneši daži, kad viņš klausās runāt to, tad mūsu valoda ir kā tāda viena milzīga gara upe bez pārtraukumiem. Un vārdus bērns sāk izšķirt tikai vēlāk. Un ja vēl vecāks runā steidzīgi, tad bērns nesaprot to, ko mēs runājam. Un viņš pārprot vārdus, pārprot lietas. Jā, un līdz ar to vecākiem ir ļoti, ļoti jādomā, kā viņi ar savu bērnu runā. Tad kā vajadzētu? Es mēģināju. Šajā posmā, jā, jūs teicāt, valoda kā upe, tas nozīmē tā kā mierīgāk, pieklusināt sevi, skaidrāk izrunāt vārdus. Skaidrāk vārdus un varbūt arī atstarpes starp vārdiem. Tas ir runājot ar bērnu, protams, būtu vēlams, jo
tie man piemēri, jā, kā dzied dziesmu un bērns klausās, tad ir kurmīt mana ziemeļmeita. Kā var būt kurmītis ziemeļmeita? Jo nedzied jau kur mīt mana ziemeļmeita. Un bērns pārprot, jeb mazdēls tikko arī danconis, kādu tad tu deji, tur dejos, malkaķīti dzirnaviņas. Kas tas malkaķītis tāds ir? Un es mēģinu skaidrot, ka kaķītis murrā, tad skan kā dzirnaviņas. Nē, viņš saka malkaķīti, jo skolotāji tā pateica. Un viņam, lūk, šis vārds ir pilnīgi svešs un jauns vārds, kuram nav skaidrojuma. Jā, tā dzird, protams, bērns jau mammas punsī, pēc tam piedzimstot visu laiku klausās, kas īsti notiek, kur tur apkārt runā. Ja viss notiek tā, kā jānotiek, mēs varam ieskicēt kā tad visam būtu jānotiek. Tātad mēnešu vecumā, kas tas pirmais būs? Pirmās, protams, tā raudāšana un smaids, tas arī viss saistās ar valodu, jo viss ir ar balsi un, nākot jau 4-5 mēnešiem, tad jau viņam būs tādas zilbes, kas mums varbūt liekas sarežģītas. Viņš bu. Tad viņš tādas zilbītas runās, un tas ir ļoti labi un apsveicami. Vēlāk jau uz 6-7 mēnešiem, tad nāk tas periods, ka vecāki ļoti priecājās, jo tētis ir izdzirdējis, ka bērns viņu nosauc tete. Tētis jau ir pirmais vārds, un mamma, un papa, un baba, un visi ir nosaukti, bet tās patiesībā ir tikai zilbītes tajā lallināšanas periodā. Bet, protams, ka vecākiem par to ir jāpriecājās. Tas nozīmē, ka bērns neapzinās? Nē, protams, viņš to nesaist to mamma, viņš nesaist ar mammu un tete, viņš nesaist ar tēti, viņam tas ir tādas zilvi ķēdītas. Un tas notiek gan tiem bērniņiem, kuriem ir laba dzirde, gan tiem, kuriem tā dzirde ir pasliktināta, jeb nedzirdīgiem bērniņiem. Tā kā tā attīstība notiek vienlīdz. Savukārt uz gada vecumu, vecākiem ir ļoti vienkārši. Tikko bērns sāk staigāt, tā viņam arī tā valoda, plūst pāri malām. Tad arī tie pirmie vārdi veidojās. Un tad tas tiešām tas mamma un tas tētis, tas arī būs tas mamma un tētis. Tas īstais, par ko vecāki var vēl vairāk priecāties. Bet, katrā ziņā tā runāšana ar to staigāšanu ļoti saistās kopā. Jā, te gribētos piebilst, ka cilvēks ir vienots veselums, un neba tikai valoda viena attīstās vienlaicīgi ar šo valodas attīstību, noris muskulatūras attīstības, sīkā kustību, tātad šīs sīkās kustības, lielā muskulatūra, viss attīstās vienlaicīgi, un arī tas ir ļoti svarīgi valodas attīstībā. Tas nozīmē, jo bērns ir kustīgāks, jo viņš tur vairāk darbojas ar pirkstiņiem un visādi citādi, jo arī viņa valodiņa raitāk attīstās. Noteikti, bez tā nekāda. Viens iedarbina otru, katrā ziņā nemēdz būt tā, ka bērnam ir ļoti laba valoda un viņš ir pilnīgi nekustīgs. Tā parasti nenotiek. Viņš vispirms, tā kā motors, vispirms iegriežās un tikai tad sāk braukt un runāt. Ar tām kustībām ir. Bet viņam arī tie vārdi ir jādzird, jo viņš paņem priekšmetus un vecāks nepasaka, kas tas ir, ko viņš ir paņēmis. Vai tā ir lelle, mašīna, tad tā ņemšana un tā darbošanās ir bez valodas, un tad atkal kavējas. Un te ļoti svarīgi, ka tie vecāki arī mīmiku un žestus liek lietā. Nevis, kaut ko neviļus tā vienreiz pasaka, bet, pateikt 5 niansēs, 5 veidos, gan kā jautājumu, piens, dažādi. Jo mēs nevienā brīdī nezinām tieši, kura tā nianse, kurš tas žests tam bērnam iepatiksies un aizķersies. Tas nozīmē, kamēr bērniņš aug un attīstās, vecākiem īpaši būtu jādomā par to, ko viņi runā un kā viņi runā. Noteikti. Mēs jau to vairāk kārt jau jūsu teiktajā esam sadzirdējis. Labi, jūs teicāt, tātad bērns sāk tur pa īstam kustēties, stutējās uz kājām, staigā un valoda arī sāk plūst. Tad kurš būtu tas vecums, kad jau varētu teikt, bērns runā teikumos un vecāki saka, jā, viņš jau runā? Ir bērni, kas 1,5 gadā runā jau teikumos. Viņam varētu būt skaņas, protams, viņš var neizrunāt, par ko vecāki vienmēr satraucos, jo tā ir tāda skaņa, kuru mēs dzirdam visi, un tāpēc to nedzird, tad vecāki parasti sausās, ka kaut kas nav īsti kārtībā, bet, protams, ka viņam nav
jāizrunā visas skaņas pareizi, bet ir bērni, kur runā jau tūlīt pēc tā gadiņa, pusotrā gadā jau viņš runā teikumos. Ir bērni, kas sāk to 2 gados darīt, un, protams, ja ir kādas atkāpes no normas, tad ir bērni, kas arī 5 gados nerunā, bet tā jau ir atkal cits stāsts un cita lieta. Nu jā, bērni ļoti dažādi, bet kurš tad būtu tas vecums, kad vecākiem vajadzētu sākt aizdomāties, ka varbūt viss nenoris tā, kā vajadzētu? No pieredzes varbūt būtu ļoti labi, ja, piemēram, 2 gados viņš savu bērnu parādītu logopēdam. Arī tad, ja viņam liekas, ka viss kārtībā. Lienīt kaimiņos runā tāpat, Pēterīts vēl mazāk runā, manējam vispār muti nevar dabūt ciet, bet tomēr, logopēds no sava tā skatu punkta, jo es domāju, ka logopēds ir tāds universāls speciālists, ka viņš, nav tā, ka bērnu atved pie logopēda, es tagad skatos tikai kā mute kustās, man tur rokas kājas, man nekas neinteresē, tā noteikti nav. Bieži vien logopēds ir tas, kas arī fizioterapeitu iesaka, bieži vien logopēds ir tas, kas aizsūta pie lora, jo tur ir elpošanas traucējumi dažādi. Tā kā tas logopēds ir tāds universāls speciālists, uz ko vecāki noteikti, tāda lielā diagnostikas mašīna, un ja viņš uz 2 gadiem to bērniņā izved, un parāda, un ja logopēds saka, jā, viss kārtībā, atnāciet pēc pusgada, skatīsimies, kas notiek tālāk, tad viss ok, tad nekas katrā ziņā nav nokavēts. Jā, un varbūt arī tiešām es gribētu, ka nepieturētos pie tādas noteiktas vecuma normas. Šī attīstība ir ļoti individuāla, un tas varbūt vienam bērnam ir pāris mēneši uz vienu vai uz otru pusi, un nav tā, ka, tagad 2 gadi nav ārprāts, kas tagad notiek, ja, tomēr, tiešām ir šī individuāla attīstība jāņem vērā, bet, protams, satraukties, es teiktu, vajadzētu visu laiku domāt par to, kā tad šo valodiņu attīstīt un kā labāk to izdarīt, ja, tā kā, tas 2 līdz 4 mēnešos bērns neizdod šīs guginošās skaņas, tad jau ir jādomā, kas tad notiek, kāpēc nestrādā viss tur mēles pakaļējā daļa ar mīkstajām augslējām, kāpēc nesaskars un kāpēc neveido šīs skaņas, jo tad pēc tam varbūt viņš arī neizrunās šīs skaņas, kāpēc viņš nelalina, ja, kā Ilona teica, tad ja 6 mēneši viņš lalina un izdod visādas zilbes, tas ir brīdis, kad ir jādomā, ja, par to, vai tas notiek, vai tas nenotiek, bet tas nav iemesls, lai, teikt, ārprāts, mans bērns tur kaut ko neizdara, tā kā kaimiņu bērns. Labi, bet var jau paļauties uz jūsu teikto, bērni ir atšķirīgi, viens sāk runāt 2 gados, viens varbūt sāks 3 vai 4, bet, tomēr, ja 3 gadi un vēl nerunā tā īsti. Protams, tad jautājums, kur jūs bijāt agrāk, protams, bet tikai, nav tās ļoti, ļoti striktās vecuma normas, ja man vispār šis vārds tā kā nepārāk patiktu. Es teiktu, varbūt vispār pieņemtās vecuma normas, par kurām mēs runājam, ja, ka tad, ir vērts ieklausīties, paprasīt padomu un tad rīkoties. Jo droši vien psiholoģija var jautāt, bērni ir dažādi, varbūt vieni ir tādi ļoti aktīvi uz āru vērst un visu uzreiz grib izpaust, ko viņi ir iemācījušies, bet ir jau arī tāda mierīgā, kur varbūt sevī krāj, un tad pēkšņi puf un teikumos. Jā, tieši tā tas ir. Man jau šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi ir, ja vecāks ir vērīgs, tagad jau vecāki vispār ir izglītoti, viņi lasa diezgan daudz literatūras un internetā ir pieejama dažāda arī informācija. Ja vecāks ir vērīgs un ko līdz viņam šķiet, ka ir kaut kāda īpatnība vai kaut kas viņam liekas nesaprotams bērnu uzvedībā vai kustībās vai rīcībā, ka nekad jau nav lieki pavaicāt padomu kaut vai tam pašam ģimenes ārstam, kuram noteikti tie bērnu attīstības posmi ir ļoti skaidri zinām, un viņš var ieteikt pakonsultēties ar psihologu vai logopēdu. Ja, tad tas ir tas, ko mēs paši redzam un dzirdam, tas ir tas svarīgais. Ja tomēr bērns ir atvests pie jums kā pie speciālistēm un jūs konstatējat, tomēr kaut kā nav tā, kā vajadzētu būt visbiežāk. Kādas problēmas? Var runāt par šiem izrunas traucējumiem un izrunas problēmām, bet es domāju, ka mazam bērnam būtiski ir šī valodas sapratne. Vai viņš saprot to, ko viņam saka pieaugušais, arī tad, ja viņš pats nespēja īsti precīzi un pareizi atbildēt. Un ja šī valodas sapratne ir traucēta, tad droši vien, kad ir problēma daudz lielāka, bet arī, mēs varam skatīties uz šo izrunu un domāt par to, kas ir
tā fizioloģiskā šļupstēšana, kā mēs sakām, tad, kad bērns mazs un viņa runas aparāts vēl nav īsti gatavs izteikt visas sarežģītās skaņas un tādā sarežģītā skaņu secībā, kāda ir mūsu valoda, bet vairāk tiešām šo valodu un valodas sapratni kā tādu, lai viņam krājas šie vārdi, viņa vārdu krājums, lai bagātinās arī tad, kad viņš varbūt nespēja to izteikt katru dienu tā, kā mēs to gaidām. Mēs varētu kaut kā veicināt? Jā, protams, mums ar bērnu ir jārunā. Un jārunā tā, kā to prasa valodas likumi. Jo ļoti bieži ir tāda viena ļoti liela kļūda, ko dara vecāki. Viņiem patīk šie bērnu jaunvārdi, tie dažādie, mīļvārdiņi vai saīsinājumi vai vieglāk izsakāmie vārdi, un vecāki šos vārdus atkārto. Viņiem tas šķiet tā ļoti mīļi un jauki. Un tad izrādās, ka neviens to bērnu nesaprot. Piemēram, jūs zinat, kas ir pinda? Nē, es nezinu. Protams, to nevar to nevar neviens zināt, tāpēc, ka tas ir tikai viena bērna vārds, ar kuru viņš aizstāja spilvens. Ja? Tas viņam ir spilvens. Neviens taču cits to nesaprot. Un līdz ar to, mēs varam pasmieties, mēs varam pasmaidīt, bet mums ir jāsaka, tas ir spilvens, lai arī viņš tik skaisti un jauki runā. Varbūt arī nevajadzētu kaut kā pielāgoties tur Tieši tā. Es domāju ne tikai par šiem jaunvārdiem, ko bērni darina, bet varbūt arī izmainot, es nezinu, tur balstoni vai kaut kā tur tā ķuķinot. Maziem bērniem tas ir pilnīgi noteikti, bet ja ar 5-gadīgo mēs tā, tā darīsim, tas vairs nebūs. Progresu tas neveicinās. Un katrā ziņā vecākiem jāpatur prātā, ka viņi par to savu bērņu ir atbildīgi 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Un neviens speciāls, ne logopēds, ne psihologs, ne skolotājs, neviens, par to viņa bērnu nestāvēs un nekritīs tik ļoti kā vecāks pats. Tāpēc tā roku uz pulsa ir jātur visu laiku. Ja tur rokas pulsa un te jau sāk stāstīt par to skaņu nepareizo izrunu un patiešām visbiežāk, ar ko sastops vecāki, ir šī grūtā, laikam jau grūtā R skaņa. Tā ir tā dzirdamā, bet es domāju ne grūtākā. Ne grūtākā, varbūt mums tā liekas, bet es domāju, ka ir tik daudz dažādi veidi un varianti, ka bērnam gan tas pats lai viņam to uzstādītu, tur arī vajag reizēm tas ir aiziet daudz vieglāk nekā, to tā nevar izsvērt. Jā, pakaļējies mēlens, jā. Kavējas. Kā vecāki to varētu veicināt? Var vispār tikt galā ar šo, kaut kā mēģināt, neizdodas tam bērnam, kā jūs sakāt, tas K vai R, vai tiek aizstāt vēl kāda cita skaņa ar vieglāku? Kāda ir tā pareizā stratēģija un taktika? Vispareizāk ir, ka viņš iet pie logopēda ar to bērnu, un tā logopēds visu vienmēr izstāsta. To mēli celt šī tā un nekā savādāk, jo tad tam nebūs nozīmes. Lūpas kustināt šī tā, jo pretējā gadījumā var panākt kādu citu efektu, un nevajag katru dienu viņam atgādināt, saki, tad var būt pilnīgi gluži pretējs efekts. Mēs panāksim defektu, nevis efektu. Un tad, kad jau logopēds ir tā ievirzījis, to korekcijas gaitu, jau tā korekcijas gaita iet jau tādiem, tad vecāks arī ir lielisks logopēds un ļoti daudz ko var izdarīt mājās. Tam bērnam nebūs katru dienu pie logopēda jānāk, ja vecākam būs 15-20 minūtes laika ikdienā ar to bērnu pavingrināties, patrenēties, tad, Es domāju, lietas iet uz priekšu. Bet es domāju, tas jau pieaugušam sarežģīt lūpas tā, mēli šitā un vēl kaut ko tā, un mazam bērnam vēl jo grūtāk. Protams, bet bērni ir tik apģērīgi, un viņiem tas viss, man viens tāds 3-gadīgs puišlīts, kurš tagad pusgadu mēs mācamies, un viņš jau zina tie zobiņi sētiņā, viņš arī mammai jau aizrāda zobiņi sētiņā, ka tā mēle nedrīkst skriet ārā. Tā kā viņi to uztver kā spēli, un neviens logopēds jau arī viņu nenosēdina tā kā mietu pie spoguļu, un tagad tikai kustina mēli, un tikai vārstam muti. Es gribu piebilst, ka ārkārtīgi svarīgi, te ir vecāka izdoma. Speciālistiem jau ir tādi paņēmieni, zinām, kādā veidā var vingrināt tā, lai bērnam nezust interesi par šo vingrināšanos. Piemēram, ar mēles galiņu uzlasīt brokastu pārsliņas vai pust burbuļus vai pust tenisa bumbiņas, dažādas visādas interesantas nodarbes, kuras bērns veiks
vairāk nekā viņam pat ir nepieciešams. Ko tas dos? Uzlasīt ar mēles galu, kā jūs teicāt, logopestu Vingrina mēli, vienkārši vingrina mēli. Rotaļu veidā. Ja mēs teiksim bērnam, tagad mēs iesim tagad vingrināties, vai dienīgi, neviens to nedarīs, bet mēs jau neko nedarām, mēs tikai spēlējamies, mēs vingrināmies, mēs rotaļājamies. Kurš uzlasīs vairāk? Un tas ir rotaļas sižets, un tajā mēs iesaistām dažādus šos vingrinājumus, artikulācijas vingrinājumus. Lūpām, mēlei, pūšanai, visam, kam vajag. Tas visiem bērniem derētu, visiem, kuriem izdodas labi izrunāt un kuriem neizdodas. Tieši tā, jo paklausties, kā runā pieauguši cilvēki, vienam ir skaidrāka dikcija, otram mazāk skaidra, varbūt arī tad bērnībā nav kustināts tās lūpas pietiekamā apjomā un daudzumā. Jā, bet man te vēl liekas svarīgi arī atzīmēt to, vai, teiksim, sākot skatīties šos valodas runas, izrunas traucējumus, būtu droši vien arī svarīgi noskaidrot, vai tie ir primārie. Un šeit ir bieži vien šiem valodas traucējumiem pavisam citi cēloņi. Tie var būt gan fizioloģiski, gan arī psiholoģiski, gan arī, teiksim, saistīti ar bērnu attīstību kopumā. Tādēļ droši vien ir vēl vesela virkni speciālistu, pie kuriem droši vien, ja šī korekcija neizdodas un nav panākumu, tad vērsties, skatīties, kas tur ir. Varbūt ir kāda nepareiza sāuguma izveidojušies, varbūt ir kāda citi traucējumi, varbūt ir dzirdes traucējumi, ja, ko vecāki bieži vien pat nepamana. Varbūt ir redzes traucējumi, tas vairāk gan ar rakstīšanu saistīts vēlākās valodas attīstībā. Vai arī vispārēji attīstības traucējumi bērniņam. Jā, bet to patiešām logopēds spēja pateikt un arī nosūtīt pie šiem citiem speciālistiem, jo vai tas ir sakodiens vai vēl kādas citas problēmas. Un izruna tā jau, mēs jau sakām pat, ka izruna varbūt ir tā, tāda kosmētiska lieta, ja. Šļupst, labi, ja ļoti negribās, var jau arī šļupstēt. Bet ja tā valoda nav attīstīta un ja viņš runā teikumos vārdus nepareizā secībā vai izvēlas nepareizus vārdus, tad tā problēma ir daudz lielāka. Ja, un tad, bet jo pareizi jūs teicāt, ka primārās un sekundārās attiecības ir ļoti svarīgas, jo citādi mēs arī nezināsim, kā labot un kā strādāt. Pirms mēs klausāmies dziesmu, es tomēr gribu vēl ieskicēt, jūs te tāds interesants variants minējāt, kā varētu patrenēt bērna runas attīstību ar pavisam vienkāršām lietām. Tātad mājās izbērt brokastu pārslas un, piemēram, likt bērnam ar mēlīti salsīt. Varbūt vēl kaut ko tādu pavisam vienkāršu, ko varētu vecāki, kuriem bērni ir dažu gadu vecumā. Vasara un burbuļu pūšamās visādas mašīnas. Negriezt ar to roku vai ar pumpi, bet pūst, vienkārši pūst. Balonu pūst vai? Burbuļus pūst, arī balonu pūst, protams, un pūst visu, ko pa vannu, taču visu, ko var pūst. Un papīrīšus var plēst un pūst visur, kur. Un no burkāniem var griezt gan krustiņus, gan trīsstūrīšus, un ar aizsietām acīm mutē ieliekot noteikti. Un kokteili suliņu dzert ar salmiņu, tas būs arī sūkt. Jā, arī tas, jā. Bet kaut vai tāpat lūpa aplaizīšana, tā reizēm bērnam ir problēma. Tā no augšlūpa un tad apakšlūpa vai pastiept lūpas uz priekšu pasmaidīt, ja. Un tās ļoti vienkāršas lietas. Salmiņu virs lūpas un uztaisīt ūsas. Lieliski iznāks jau 3 gados, ne 4. Jā, tie ir tie vingrinājumi, kurus tiešām varētu izmēģināt, pat darboties ar saviem bērniem. Mēs klausāmies dziesmu un tad turpināsim sarunu. Studijā logopēda Ilona Salna, Latvijas Universitātes profesora speciālajā pedagoģijā un logopēdijā Sarmīte Tūbele un psiholoģa Anda Suharevska. Un mēs spriežam, ko mums vecākiem darīt, lai mūsu bērniem būtu pareiza un krāšņa valoda. Studijā darbojas 2 tālruņi 6722 888, 672 5599. Jā, tūlīt atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, un tu varat arī rakstīt www.latvijasradio.lv ģimenes studijai. Labdien! Labdien! Lūdzu! Man tāds jautājums būtu, arī par bērniņu jāsaka, kad viņš nabadzīgs iemācīsies runāt kaut kādā valodā, jo, teikšu tā, man mazdēls ir Anglijā, ja, bet viņš ir latvietis. Un viņam sieviņa ir krievieta, un ģimenes valoda ir krievu valoda.
Nu, un tagad mēs lēžām viņu jau bērnu dārziņā, viņai ir 1 un 2 mēneši, un tur runā, protams, angļu valodā. Nu, kādu valodu viņu vispār iemācīsies? Viņam pašlaik runā pilnā mutē, bet nu tā nu ir valoda, kas laikam varbūt, ka ķīnieši sapratīs. Paldies, jā, paldies. Starp citu, par šo mēs gribējām turpināt, jā, aizvien biežāk ir tā. Jā. Ka ir uzreiz bērnam nevis 1, bet 2 un varbūt pat 3 valodas. Jā. Un tā ir liela problēma. Problēma tad, ja bērnam kaut kas ķeras, kavējas ar valodas attīstību, tad drīzāk ir tā kā kundze teica, ka neattīstās neviena valoda un nerunā nevienā, runā pats savā valodā. Ja nu viss ir kārtībā, protams, ka kāda no šīm valodām ņems virsroku un tas būs arī atkarīgs drusku no bērna, kā viņam tas emocionālais stāvoklis, ko viņš vairāk pieņems, vai tā tiešām būs ģimenes valoda vai dārziņā valdošā valoda, kurā viņš runās. Tad, nu, tas ir jāskatās, bet visdrīzāk ticams, ka latviešu valoda šajā mirklī tā nebūs. Kā vecāki varētu palīdzēt savam bērnam? Jo grūti jau saprast, ja bērnam ir tikai gadiņš, pieņemsim, vai tur viss kārtībā, vai tomēr nē. Jā, nu ko šajā situācijā var palīdzēt? Šajā situācijā ļoti grūti ir runāt. Nu, tā būs ģimene, kādā valodā ģimenē runās ar bērnu, kā viņu attīstīs. Bet... Jā, šķiet, ka šeit svarīgi ir tāda vecāka savstarpējā sadarbība un vienošanās, jo, protams, kā tikko Ilona teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi tomēr ielikt pamatus vienā valodā, un tad jau svešvalodas, protams, kā mēs zinām, cilvēks spējas ir neizmērojams, viņš var iemācīties milzumu daudz valodu, bet, teiksim, veidot to primāro pamatu kā vienu valodu būtu svarīgi. Tas bērnam atvieglot kopējo tādu visu attīstību. Es esmu dzirdējusi, ka vecāki dara arī tā, piemēram, mamma runā vienā valodā, tētis otrā, bet tad konsekventi mamma ar bērniem tikai vienā šajā valodā un tētis tikai savā valodā, pieņemsim. Tas atvieglo bērnam dzīvi? Jā, tas atvieglo. Pildīgi noteikti. Bērnam ir konkrēts tēls, ar kuru ir jārunā tā un ne citādi. Bet ja vecāki jauc šīs valodas, tad arī bērnam patiesībā tās valodas sajūg kopā. Jā. Klausāmies. Halo. Labdien. Labdien. Es vienkārši no savas pieredzes gribētu pateikt, kad ar bērniem ir galvenais daudz runāt. Un viņi ir ļoti vērīgi un ļoti gudri. Manai mazmeitiņai bija 4 gadi, kad es tur pāris mēnešus pie viņas padzīvoju. No sākuma es nekā nesapratu, ko viņa runā, jo viņa runā, saklausījusies televīzijā tās multenes, angliski runā, un tikai katrs tur 3. vārds ir latviski, un es saku, es nesaprotu. Un māsiņai saka, runā latviski. Nu, tā kā es tur ļoti daudz runāju, vienmēr ar viņu spēlējoties, viņa sāka runāt vairāk latviski, bet viņa saka, dažas vārdas nepareizi. Viņa, piemēram, teica, vai es apsasēdīšos, tu apsasēdīsies. Un es vienmēr viņam ierīku saku, apsēdīsies, es apsēdīšos. Arī to viņa iemācījās. Tagad viņai ir 5 gadi. Viņa man māca pareizu latviešu valodu. Es nezinu, es dzirdēju, ka jautājumā kundze arī teica viņš, jā. Un es arī, kad runāju ar mammu vai ar māsu par to meitenīti, es kaut kā nejauši vienmēr saku viņš. Un viņa katru reizi, viņa sadzird to, es pati nesadzirdu, jā, kad tā automātiski runājot. Un viņa uzreiz saka tā, es neesmu viņš, es esmu meitene, es esmu viņa. Paldies, kundze. Jā. Un tik tiešām ne viņa, bet būtu vēlams arī bērnu saukt vārdā. Tieši tā. Jo tas arī ir ļoti būtiski. Es domāju, ka te psihologam būtu ko pateikt. Nu, tieši tā identitātes un personības veidošanās jau notiek vienlaicīgi. Un ir lietas, ko mēs attiecinām uz apkārtējo pasauli, un ir lietas, ko mēs attiecinām tieši uz sevi. Un te var pieminēt, kā valodai attīstoties veidojas arī tā saucamā iekšējā runa, kas patiesībā ir tā, kas regulē cilvēku uzvedību, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi.
Tas ir saistīts gan ar emocijām, gan ar emocionālo pasauli, gan arī ar cilvēka gribu, spēju plānot, spēju mērķtiecīgi kaut ko sasniegt. Un kā to varētu veicināt, lai tas notiktu tādā iespējami labā veidā? Nu, tas ir darbs, nepārtraukts darbs, viss, ko mēs jau šeit runājam. Klausītāji, lūdzu. Labdien. Tikai lūdzu, bet ko darīt tad, ja bērnam ir 5,5 gadu un viņš vispār nerunā un medicīniski ir pārbaudīts, ka viņam viss ir kārtībā? Atvainojiet, mēs nesadzirdējām, cik gadi? 5,5. 5,5 un nerunā vispār neko? Nemaz? Nē. Pārzilbs. Ir kādi komentāri? Visnotaļ traki, ka tā ir, tas laiks ir pietiekoši liels, bet katrā ziņā plinti nekad nedrīkst mest krūmos un kaut kas ir jādara. Ir jāatrod tuvākais logopēds un noteikti jāpakonsultējas. Ja tētis vai māma nezina, kur ir logopēds un kā viņu atrast, bērndārza audzinātājs zina noteikti. Un noteikti skatīties, kas pa iemeslu, jo tas jau, protams, bērns nerunā, kaut kāds iemesls ir, vai logopēds pēc tam vēl ar psihologu darbosies kopā, vai ar smilšu terapiju, vai Montessori pedagogu piesaistīs. Tas būs noteikti tāds komplekss un intensīvs darbs, jo skola taču arī nāk virsū. Un tad jau noteikti skatīties, vai tā būs logopēdiskā grupiņa, kur bērnam būs efektīvāk tā valodas attīstība, vai tā būs kāda cita palīdzība, bet bez logopēda nekādi. Klausāmies. Labdien! Labdien! Halo! Jā, lūdzu. Es gribētu jums pastāstīt tādu viedokli, kad es esmu sena kā šī pasaule, bet es runāju daudzas valodas, kuras es iemācījos pati nezinu kā neapzināti, jo mūsu ģimenē mēs runājām latviski. Viena vecmāmiņa man bija polieta, ar to runājām poliski, otra vecmāmiņa bija vācieta, ar to runājām vāciski, un uz ielas, tas bija Daugavpilī, mēs runājām ar bērniem krieviski. Un tā es šodien runāju visas valodas. Tas nav pareizs jēdziens, kad pasaka, kad bērnam ir jāiemācās vispirms sava valoda, teiksim, latviešu valodu, un tad viņš var mācīties citu valodu. Nē, tas viss notiek dzīvē, un es šodien perfekti runāju visas valodas, perfekti. Un es esmu agrā bērnībā, kopš es sevi atceros, es esmu sākus tās valodas runāt. Paldies! Jā, paldies! Nepareizi šodien runā latviešu žurnālisti un jaunieši. Nepareizi latviešu valodu, tas ir briesmīgi klausīties. Paldies! Diemžēl tā arī ir, jā. Mēs varbūt vairāk domājām par to, ka tam bērniņam, kuram kaut kas ķeras, kur ir kaut kāda problēma, vai fonemātiskā uztvere nepietiekam attīstīta, vai valodiņa neraisās tā, kā vajadzētu. Tiem bērniem ir ļoti svarīgi šis valodu pakāpenības princips, vienu pēc tam nākamo un nejaukt tās valodas, jo tiem, kam nav problēma, patiešām viņi 3 valodas vienlaicīgi iemācīsies, arī 5 gados runās vienlaicīgi 3 valodās un nejauks neko un viss būs kārtībā, bet tiešām vairāk domājot par tiem bērniņiem, kuriem ir jau kaut kādas mazas problēmiņas, kur ķers šīs. Jūs pieminējāt fonemātiskā dzirde. Kas tas īsti ir? Es saprotu, ka tas ir tāds lielums, vai kā lai to nosauc, kas ir atbildīgs gan par bērna runu lielā mērā, gan par viņu uztveres. Jā, tā ir šī mūsu spēja atšķirt runas skaņas. Atšķirt vienu skaņu no otras, tās, kuras skan līdzīgi, vai tās, kuras tiek izrunātas līdzīgi. Piemēram, d. Atšķirs tikai ar balsi, bet bērnam reizēm šīs atšķirības nav, vai p, b. Un tad viņš saka, es spēlējos ar pumpu. Kas tad tas tāds? Tā lielā apaļā. Bet tā taču ir bumba. Es teicu pumpa. Un lūk, viņam nav atšķirības starp šīm 2 tuvu skanošām skaņām, un līdz ar to arī tie vārdi jūk. Kā tad var viss labi attīstīties? Bet tas līdzīgi tā kā ar muzikālo dzirdi, vienam vairāk attīstīta, vienam mazāk, un attiecīgi tad to var uztrenēt? Var arī uztrenēt, bet tā nav runa par attīstību vai neattīstību, par vairāk vai mazāk attīstītu šī dzirde, vai ir, vai viņas nav.
Un tad viņi ir jāveido, jāattīsta, jāstrādā pie tā. Bet katrā ziņā tam bērnam, kam būs šī dzirde, viņam vieglāk viss padosies. Viņš būs starp tiem bērniem, kurš jau 5 gadu vecumā mierīgi varēs runāt trijās dažādās valodās. Jā. Lūdzu. Labdien. Labdien, klausītāji. Par tām valodām, jā, tiem bērniem, tam pašām mazā vecumā, jā, kad ir tikko viņi sāk ar kaut ko runāt, jā, ļoti vienkārši. Vajag lasīt grāmatas, skaidri, viņam pasaciņas, jā, lai un pareizi lasīt pareizā valodā, kā ir gramatiskā, jā. Un par šitām valodām, kad nepareizi, kur runā, jā, tas jau vēlāk sāk nākt 3 gadu vecumā, un tā tālāk, ja viņš tāds ir, jo visi masu mēdī ir pilnīgi bez izņemot, nav neviena tāda, kur es dzirdēs, ka kaut ko pareizi un kaut kas tam līdzīgi, un tad 13. minūte esē kaut kas tam līdzīgi, un tad ir skaitā pareizi arī gramatiski, jūs pati tikko lielu kļūdu, kas tā var nākt virsū? Skola virsū nāk, kur tas ir redzēts? Jā, reizēm tā mēs notiek. Taisnība. Jā. Brīnišķīga iebilde par grāmatu lasīšanu. Tas gan ir viens zelta vārds, bet, atkal, nevar bērnam tikai lasīt, ir jāstāst un jāskaidro, jāpārjautā, vai viņš saprot vārdus, ko viņš ir dzirdējis, jo reizēm patiešām ir tā, ka viņš pat atkārto teikumu beigas, vai jau zina, kas tur tiks lasīts tālāk, bet jēgu viņš nesaprot. Un ja viņam ir tikai šis skanējums, tas valodas skanējums, tad kaut kur jau tas uzkrājas droši vien, bet reizēm tie varbūt būs neprecīzi vārdi, nepareizi vārdi, un mums ir vienmēr par to jāpārliecinās, un ir bērnam jāuzdod jautājumu par lasīto, un jāstāst, un tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi, kādā valodā ir uzrakstīts grāmatas, kādas ir bērniem ilustrācijas šajās grāmatās, un tu varētu, man liekas, vēl veselu raidījumu par šo vien tikai runāt. Lasīt, stāstīt, arī dziesmiņas dziedāt. Dziesmiņas dziedāt un skaidrot, kas ir dziesmiņās dziedāts. Un pārunāt, un vēl labāk ir jau var izspēlēt kā lūdziņas paši mājās šīs epizodes no kādas izlasītas pasakas vai no kaut kāda stāstiņa. Tieši tā ar visām kustībām, ar dejošanu, ar dziedāšanu. Un te jau mēs esam pie tā, ka ne tikai pareiza, arī bagāta valoda. Jo tiešām bieži vien runāt jau mēs mākam, bet valoda arī, ir tā iebild par to literāro valodu. Es tā negribētu par to, es saprotu par skolu, ka viņa virsū septembris tojas, bet es gribēju teikt to, ka bērnam arī ir jāzina, ka stiept gumiju nenozīmē tikai stiept gumiju, ja, bet tas ir arī kavēt laiku ar tādām nevērtīgām lietām, un viņš arī izprot tās nianses, jo mums jau tā valoda ir dzīva valoda, nav tikai tā, ka mums tikai literārā valodā un ne pa labi, ne pa kreisi, jo tas, ja ir kaut kādi, tādi vārdi vai vēl kaut kas tāds, tas vienkārši pastiprina to, bagātina arī to valodu savā veidā. Interesantāk, jā, protams, neiet runa par upvārdiem vai vēl kā citādi, bet... Lūdzu, ģimenes studija jūsu rīcībā. Ai, klausāmies. Diemžēl, varbūt ar jums izdosies sazināties. Jā, labdien. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Gribēju padalīties ar savu pieredzi. Man ir audzinājusi, pieskatījis pareizāk sakot, vecmāmiņa. Un māma stāstīja, ka viņa ir nepārtraukti ar mani runājusi no kaut kādiem 8 mēnešiem. Līdz ar to es biju labākā sacerējumos gan valodā. Un šo te pieredzi es izmantoju arī saviem bērniem. Es visu laiku ar viņiem runāju. Visu laiku kaut ko darīju, viņš man nevar atbildēt uz bērniņš, bet un ir tā, ka mana meita tagad ies 2. klasē, un viņai tiešām sākot jau pat no 2 gadu vecuma mēs pat uzsākām bērndārs gaitas, viņai ļoti brīnījās un uzteica par tieši bagātu un pareizu valodu, jo es arī ļoti sekoju līdzi, lai nebūtu sevīm mumsīm, tās kā un kad, un tiešām es priecīgi un lepojos ar paveiktu, un kad bērns runā, tiešām ir lepjums. Paldies, mēs ar jums arī lepojamies. Tiešām, ļoti jauki, burvīgi vienkārši. Lūdzu, vēl pēdējais zvans. Klausamies. Labdien. Lūdzu, vai drīkst pajautāt, vai, ja bērns, piesit mēli vai kā saka, šļupst, vai 10 gadu vecumā var to labot? Paldies. Noteikti. Protams, jebkurā vecumā, tik motivācija un
Un darba spējas. Arī pieaudzis cilvēks Jā, var strādāt jā. pie savas izrunas, protams. Jā, starp citu par pieaugušajiem cilvēkiem Miks mums gribēja jautāt, vai ir iespējams labot valodas raustīšanu vidējā formā jaunietim. Jā, nu tā ir varbūt mazliet sarežģītāka problēma, bet, protams, ja ir ļoti liela vēlēšanās, nu, arī ir vajadzīgs logopēds, ir droši vien nepieciešams arī psihologs, un šādā kombinētā sadarbībā, es domāju, ka ir iespējams vismaz, nu, mainot šo attieksmi, nepārdzīvot to, ka cilvēks stostās, un ja viņam ir šī, nu, kaut arī viņš varbūt netik raiti izsaka lietas, tad nepārdzīvot to un runāt. Nebaidīties no runāšanas. Šķiet šajā gadījumā varbūt ir svarīgi saprast, kas ir tas, kas izraisa šo stostīšanos, jo bieži vien pastiprināts stresa apstākļos tas notiek. Tātad mums būtu jāiemācās, kā vadīt savu stresu, un arī tas jau būtu viens solis tuvāk tam, lai mazinātu šo stostīšanos. Diana raksta, manai meitai 3,5 gadu, izrunājot burtu es, viņa mēlīti izbāžu starp zobiem, citu izrunas defektu nav. Vēlos zināt, kad būtu ieteicamākais laiks doties pie logopēda, varbūt šāda izruna pāries pat no sevis, piemēram, mainoties bērnu sakodienam līdz ar piena zobu izkrišanu. Nu, pats no sevis nekas neizies un nepāries, bet 3,5 gadu, es domāju, ļoti pateicīgs vecums, ka viņš ir gatavs, spējīgs darboties, bet ko es varbūt vēl mēs tā stāstījām par to runāšanu, man ļoti, ļoti gribās uzsvērt, ka vecākiem ir jāstrādā pie bērna rakstura, pie bērna gribas veidošanas, jo, nu, cik bieži nav tā, ka man atnāk bērns, viņš palien zem galda, un viņš tur sēž, vienu reizi sēž zem galda, otru reizi sēž zem galda. Nu, tad mums ir jāspēlē teātris, laiks iet, kamēr viņu, nu, motivē tam darbam, lai kaut ko mēs varētu darīt, nu, kaut ko, jo... Jā, šķiet, ka šajā gadījumā varētu būt runa par to, ka ir vispirms tiešām jānoskaidro, vai šie valodas attīstības traucējumi ir primāri. Pilnīgi iespējams, ka bērnam ir cita rakstura problēmas, cita rakstura attīstības traucējumi, kuri būtu jālabo vispirms un tikai tad ķerties pie šīs valodas korekcijas. Un visbeidzot, Andri jautājums. Andrim 47, pēc insulta mācās pie logopēda runāt. Ja es bērnībā neesmu ko apguvis, tagad ir par vēlu. Vai tagad man ir otra iespēja, un es varēšu runāt labāk nekā agrāk? Tā Andris jautā mums. To mēs laikam nevaram Andrim apsolīt, ka būs labāk kā bija, bet ja strādā un iegulda darbu, tad vienalga, cik, bet tā pakāpīt ies uz augšu. Cik daudz, cik ātri vai cik lēni, to mēs laikam neviens nevaram pateikt. Man jāsacina no visa šeit dzirdētā, ka viss, vai nu ne viss, bet tomēr liela daļa darba mūsu vecāku rokās. Jau tikko mēs bērniņu plānojam, jāsāk domāt, kā mēs ar viņu darbosimies, lai ne tikai augtu vesels un spirts, bet tiešām arī ar labām runas prasmēm. Es domāju, ka mūsu laikos tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Vienalga, kādu darbu bērns izaugs un darīs. Jā, bez valodas bez valodas, bez komunikācijas spējām mūsdienās nekur. Paldies par šo sarunu. Es saku studijas viešņām Sarmītei Tūbelei, Andai Suharevskai un Ilonai Salnai. Paldies arī manām kolēģiem Santai Laugai un Natālijai Petersonai. Studijā bija Mairits Notiņa.